Pie gleznas es nonācu tā, ka man iepazinījos ar vienu smuku meiteni kafejnīcā, kad vecā kāza bija atvērta. Viņa piesēdās pie mūsu galdiņa, sāk kaut ko zīmēt, iepazināmies. Es saku, esiet mākslinieci? Viņa saka, pati nē, bet man ir draugs mākslinieks. Es saku, un tad viņa nosauca ritumu vārdu. Es saku, nu tad iepazīstiniet. Viņa saka, viņš tagad ir Amerikā. Nu, kad atbrauks? Tad mēs iepazināmies. Un tad bija jauno mākslinieku izstāde. Un es aizgāju un ieraudzīju šito gleznu. Es jau pa gabalu viņu man, kā magnēts. Kaut kādēļ man dzīvē tā ir, ka es nevienmēr varētu paskaidrot. Bet šitā man uzreiz pievilka. Un tad jau es zināju ritumu. Un man liekas, es tad pie tevis atbraucu. Un mēs sarunājām. Viss, tā kā būtībā tā procedūra bija vienkārši. Bet es neesmu vīlies, ne mirkli. Tas man tāds, kā saka, pareizticīgi ikonostas. Tas ir trīs stādijas. Tāda meitenīte, pauļoka meitenīte, tas ir pavasars. Tonas sieviete tāda ir vasara. Un šitas jau ir tāds rudens rēns. Sieviete. Un tāds skaists rudens. Rudenī arī krāsas ir stiprs. Bet skumīgs, jo tomēr tas ir rudens. Un Aleksandram Blokam taču ir dzējols Neznakomka, kur viņš raksta, ka viņš krogā sēž un visādi piepīpēts un viss tur auro un pēkšņi logā parādās sieviete un līdzīgi. Un tur gan ir spalva, cepurē un gredzeni, un viņa tā pastāv un viņam rodās atkal dzīves jēga.